drošības dienesti, slepenie dienesti izmanto, lai identificētu cilvēku personības tipus, lai viņiem varētu pēc tam pielāgoties, lai viņiem varētu izveidot labu komunikāciju, labas attiecības un kaut kādās situācijās izmantot to negodīgi. Mēs runājam šobrīd par to, ka lietas izmantot godīgi, par efektīvu, labu komunikāciju, zināt, ar ko mēs runājam. Un metode, kas tiek izmantota, ko es pats pēc tam uz sevi stinot atpakaļ pagātni un sevi analizējot jau kādu pusgadu garumā dažādās situācijās, es saprotu, tas ir tas, kas nekļūdīgi parāda. Un runa šeit ir par to, ka cilvēka patiesais tips parādās tad, kad viņiem tiek atņemti kādi no 3 pamatresursiem. Tajā konkrētajā podkāstā tika minēts, tiek cilvēkam atņemti finansiālai līdzekļi, materiālai resursi dažāda veida, attiecības un laiks. Drošības dienas gadījumā viņi atņem cilvēkiem visus 3, rada apstākļus, lai saprastu, kas tas ir par cilvēku, un tad tālāk jau izmanto to dažādiem nekrietniem mērķiem,